ikvienam cilvēkam svarīgi kaut vienreiz dzīvē aiziet pie dietologa, jo, kā mēs zinām, mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un ņemot vērā to, kas notiek šobrīd ar pārtikas industriju, ar produktiem, mums svarīgi tomēr izzināt uzmanīgi un saprast, ko mēs ēdam, vai mums pietiek olbaltumvielu, vai mums pietiek mikroelementu. Un līdz ar to svarīgi saņemt profesionāla speciālista, ārsta ieteikumus. Cilvēks bieži nesaprot, kāpēc viņam ir slikti, un viņam šķiet, ka viņam vēders tāpat vienkārši iesāpējas. Bet pārsvarā iemesls ir tur, kā ir kaut kāda pārtikas nepanesamība. Un to mēs varam izpētīt, uztaisīt analīzes un izpētīt ēdienkarti, izslēdzot to, kas nodara pāri, un 2 mēnešu laikā gandrīz ar garantiju kļūs labāk. Pieņemsim, no rīta nedrīkst dzert kafiju tukšā dušā nekāda gadījumā, jo kafija, jo īpaši melnā, kairinās kuņģa gļotādu. Un tad cilvēks steidzoties dzer to katru rītu, nesaprot, kas ar viņu notiek, kā viņam sāp kuņģis. Otrakārt, ko dara mums tā kafija tukšā dušā? Viņa mums paceļ kortizola līmeni, un tas ir stresa hormons. Otrakārt, glutens. Un tā ir tā lieta, par kuru šobrīd arī sāk beidzot runāt medicīna. Jo glutens traucē zarnu gļotādas darbību, līdz ar to caur to uzsūcās tādas molekulas, kuram nav jāuzsūcās iekšā, un uz to organisms veido antivielas. Un ar laiku tas antivielas kaitē cilvēka organismam, izveidojot autoimūnas saslimšanas. Mēs uzņemam ļoti daudz cukura. Ņemot vērā to, kas ar pārtikas pārstrādi notiek, cukurs, sleptais cukurs, ir gandrīz visur. Un cilvēka organisms vēsturiski nav veidots tam, lai sagrimotu tik daudz cukura. Mēs arī zinām, kā mūsu zarnās dzīvo tā saucamā mikrobiota. Un mums jābaro tā pareizi. Un ko viņai vajag? Viņai vajag dārziņus un augļus. Tas ir tā saucamās šķiedrvielas, par kurām jūs jau daudz ko dzirdējat. Bet mums Latvijā cilvēki joprojām ēd to par maz.